Varbūt tas ir tava auguma simptoms, bet tav agresīvie bāri skan kā Napoleona sindroms. Bļe, jūs man neuzvarēt, ja aplidot sinhronu. Tu kaut kad atslēgs talantu, ja atcerēsies pinkodu. Man kā fanam pagājušoreiz žūrī likās neparast, ko Denis vispār darīja šeit, ja sudrabs viņam tekstu raksts. Tas par to... Silo, kāpēc? Pirmais jautājums, kāpēc? Otrais jautājums, vai tie ir fakti, kur tev ir informācija? Silo, vai nākamā rinda būs, kāpēc tu to saki un kur tev ir informācija? Silo, šits diezgan crazy takes. Trešā lieta, es varu to pieredzes pateikt. Man liekas, es biju viens no pirmajiem, kas redzēja, ka Denis raksta tekstu telefonā. Tas bija pie viena čaļa mājās. Nu kā, mums ar Denisu varēja sanākt tuvs kontakts, bet kaut kā aizgāja pavisam, savi ceļi un kā Denis ir audzis, kā viss kārtībā, bet es atceros, kā viņš pasēdēja un rakstīja, un tas ir no pieredzi pat, un es zinu, ka viņš rakstīja, bet sudrabs raksta tekstu, tas ir crazy. Nu, hip-hopā ir tas savs prikols pa tekstu ar savu rakstīšanu, jā, es zinu, ka Chris Browns ļoti labi to pateica, kāpēc tas neatspoguļās uz popu vai tik ļoti kā uz hip-hopu, jā.